Sveiki, skatītāji! Kā jums tur augsti? Nu, turaties! Tas, kas grib sasildīties, brauciet uz Itāliju. Mums ir silti. Šodien 17 grādi. Bet ne par to stāsts. Jautājāt par 1 eiro mājām. Jā, Itālijā ir mājas tiešām par 1 eiro. Varbūt šajā video pastāstīšu, kāpēc es nenopirku māju par 1 eiro, kāpēc es neizvēlējos piedalīties 1 eiro māju projektā. Un tur ir vairāki aspekti. Šādas mājas par 1 eiro pārdod, ja tā var teikt, pašvaldības. Itālijā pārsvarā dienvidos, bet, cik es zinu, ir arī šur tur ziemeļos un pat Toskānas pusē. Bet tur jāskatās katras konkrētas pašvaldības mājaslapā. Viņi izsludina tā kā noteikumus, nosacījumus šīm te mājām par 1 eiro. Pārsvarā tie būs mazi ciemati, attālu no jūras, visticamāk kalnos, kur būs mazi iedzīvotāji, un mājas būs bēdīgā stāvoklī. Ko nozīmē iegādāties māju par 1 eiro? Gluži nesanāk tā, ka 1 eiro. Tiek slēgts līgums ar pašvaldību, pirkta māja, nosacīti pirkta. Šādi tad ir īpašumā, šādi tad ir lietošanā līdz 99 gadiem. Pāraksta līguma ar pašvaldību, māja tiek iegādāta vai nomāta uz 99 gadiem, izīrēta uz 99 gadiem pa 1 eiro, bet gluži 1 eiro tur nesanāk. Tāpēc, kā jāreģistrē īpašumtiesības pie notāra, un iepriekšējos video jau bija stāstījis, ka notāra atlīdzība ir diezgan liela, proti tur ir atlīdzība notāram, valsts nodevas, pārrakstīšanas nodevas, principā plus mīnus atkarīgs, protams, no īpašuma, bet būtu jārēķinās kaut kādi 3, 5, 6 tūkstoši attiecībā, cik tas īpašums ir dārgs. Tas ir viens moments. Attiecīgi jārēķinās, ka nebūs tikai 1 eiro, būs arī pārrakstīšanas izdevumi, notāra izdevumi. Itālijā notārs ir galējā iestāde, Itālijā nav zemes grāmata, Itālijā ir notārs, kas darījumu reģistrē un arī pabeidz un izsniedz īpašumu apliecinošu dokumentu. Bet tur nebūs tā, kad māja nonāk īpašumā par 1 eiro. Jāslēdz līgums ar pašvaldību, kur persona uzņemās saistības. Proti šo te māju saremontēt un uzturēt pienācīgā kārtībā, tādā kā konkrētā pašvaldība vēlas, noteiktā termiņā. Termiņi mēdz būt dažādi, bet pārsvarā tas ir 2 līdz 3 gadi. Šobrīd, dzīvojot Itālijā, es saprotu, ka termiņš noteikts Itālijā un sarunāt kaut kādus meistarus, ka termiņš deg, tas ir diezgan problemātiski. Jo es jau teicu, ka mainīju logus, principā visi logi vēl nav nomainīti. Man tas paņēma bišķi vairāk nekā gadu. Jā, protams, nebija tā, ka es pasūtīju visu uzreiz, bet termiņi šeit būtiski ilgi ir. Logus, durvis pasūtīt, no brīža, kad viņi tiek uzmērīti un noslēgts līgums, līdz uzstādīšanai paiet vairāki mēneši, 3, 4, 5 līdz pat pusgadam. Ja man, teiksim, būtu jāiegādājas māja par 1 eiro, jāslēdz līgums ar pašvaldību un jāatjauno māja 3 gadu laikā, es nezinu, vai es reāli paspētu. Un arī būtiski ir tas, ka ne tikai termiņš atjaunot māju 3 gadu laikā, bet ir jārēķinās ar būtiskiem ieguldījumiem atjaunošanā remonta darbos. Jo ne visur varēs darīt to ar pašu rokām, un ne visur varēs remontēt tā, kā to gribas pašam. Tur, principā, pārsvarā mājas ir vecās, tas būs vecais centrs, vecas autentiskas mājas, un varētu būt, ka pašvaldība vēlēsies noteiktu dizainu, noteiktu materiālu pielietošanu, noteiktas krāsas, logus, durvis un dakstiņus.
Tā kā arī es šādu domu neapsvēru, jo es gribēju iegādāties māju tajā vietā, kur es vēlos, nevis tur, kur tiek piedāvāts pa 1 eiro. Tādu māju, kā es vēlos, un remontēt tā, kā es viņu vēlos. Lai man nebūtu noteikti saistības, kaut kādi termiņi, vēl kaut kas, jo dzīve ir dzīve, viss kaut kas var notikt, viss kaut kas mainās. Un par 1 eiro māju. Tur ir tā. Slēdzam līgumu pašvaldību, samaksājam 1 eiro, samaksājam notāram, pārģistrējam īpašumu, uzņemamies saistības atjaunot māju, bet vēl pašvaldībā ir jāiemaksā drošības nodrošinājums. Drošības nauda, ka jūs šīs saistības uzņematies un apņematies pildīt. Un tur ir jāiemaksā drošības nauda. Katrā gadījumā pašvaldībā tas būs savādāk, bet tur mēdz būt, kad ir 3, 5 un pat 10 000. Proti, ja noteiktajā termiņā jūs saistības nesat izpildījis, māja nav atjaunota, drošības nauda tiek zaudēta. Dažos gadījumos, protams, katrs gadījums ir individuāls, var arī īpašuma tiesības zaudēt. Ja ir noslēgts līgums, uzņemtas saistības, bet viņas nav izpildītas un pat nav uzsākts izpildīt, tad var sanākt tā, ka šis īpašums ir zaudēts. Samaksāta nauda par pārrakstīšanu, iemaksāta drošības nauda, bet kaut kādu apsvērumu dēļ atjaunošana nav veikta un nav uzsākta. Līdz ar to, kā saka, viss ir vējā. Arī šis aspekts mani atturēja apsvērt domu, iesaistīties 1 eiro projektā un iegādāties māju pa 1 eiro. Bet šādi projekti Itālijā ir. Googlē noteikti atradīsiet mājaslapas pašvaldībās, kur būs minēts, kas tiek piedāvāts, kādi nosacījumi. Protams, ir iespēja aizbraukt uz konkrēto pašvaldību, pierakstīties īpašuma apskatei, aiziet paskatīties. Mājas ir dažādas. Kaut kur ir nebūtiski remontdarbi, kaut kur ir iebrukušas nesošās konstrukcijas un no mājas ir palikušas tikai ārsienas, nav ne starpstāvu pārseguma, ne jumta. Līdz ar to šādu māju atjaunot, es nezinu, 50, 100, 150 000 eiro vajadzēs. Grūti paredzēt. Viens, ja tu brauc apskati māju, kas, ko, kur, kā izstaigā un saproti, tur ir dzīvojams, nav dzīvojams. Bet pārsvarā 1 eiro mājās neviens nedzīvo un nedzīvo ilgstoši. Bieži vien ir tā, kad cilvēki dzīvo, nomirst, nomanto mantinieki, īpašumu neviens nekārto, neuzkopj, viņš aiziet bedīgā stāvoklī, iebrūk griesti, sienas, starpstāvu pārsegumi, persona ar šo īpašumu netiek galā un viņa atsevina pašvaldībai. Savukārt pašvaldība šo te īpašumu piedāvā kā 1 eiro projektu. Personām iegādāties pa 1 eiro, investēt, attīstīt un atjaunot māju. Un vēl būtisks moments. Es, protams, plānoju deklarēties un dzīvot iegādātāja īpašumā, bet ja kāds domā, ka pa 1 eiro varēs iegādāties brīvdienu māju, kurā nebūtu deklarētam, gluži tā nesanāks. Pārsvarā visās pašvaldībās ir nosacījums, ka 1 eiro mājā jādeklarējās. Pareizāk sakot, nevis tajā mājā, bet konkrētajā pašvaldībā, ar kuru tiek slēgts līgums par 1 eiro māju. Tā kā brīvdienu māja pa 1 eiro pat arī, ja jūs tur uzņematies saistības, iemaksājat drošības naudu, jums ir finanses veikt remontu un atjaunot māju, bet jūs tur plānojat nedzīvot, visu laiku nebūt deklarētam, gluži tas nav jūsu variants. Īsti tas nesanāks. Jo pašvaldībām, kuras piedāvā šādas mājas, ir problēma. Manos video jūs esat redzējuši, ka mazie ciematiņi ir ļoti maz apdzīvoti, un tādā veidā šīs te mazās pašvaldības, mazie kalnu ciematiņi mēģina piesaistīt
jaunus iedzīvotājus. Ģimenes ar bērniem, jaunus, strādāt gribošus, strādāt varošus cilvēkus, kuri nāks, pirks īpašumus, remontēs, deklarēsies, dzīvos, attīstīs, veidos savu biznesu, piesaistīs draugus, radus, paziņas. Tāds ir mērķis šīm te 1 eiro mājām. Negluži pārdot īpašumus ārvalstniekiem par lētu naudu, bet attīstīt mazus miestiņus, mazas pilsētas, piesaistīt tur iedzīvotājus, piesaistīt investīcijas un ar ārzemju investoru, arī ne ārzemju, jo vietēju investoru palīdzību sakārtot sagrūšas mājas un sakārtot pilsētvidi. Ka principā pa 1 eiro jūs nepērkat māju, pa 1 eiro jūs uzņematies saistības. Sakārtot īpašumu tādā kvalitātē un izskatā, kā to vēlās pašvaldība, un tajā termiņā, kādu noteikusi pašvaldība. Tā kā pa lielam sanāk pa 1 eiro, jūs kļūstat situācijas ķilnieks. Ja Latvijā ļoti daudz celtnieku ir, var piesaistīt brigādes, nekādu problēmu, strādās dienu un nakti bez brīvdienām, tad gluži Itālijā šādi nav. Labus celtniekus atrast ir grūti, viņi ir noslogoti, un darbs viņam sarakstīts arī pusgadu, gadu un pat 2 gadus uz priekšu. Tā kā principā, ja jums ir cilvēki, kas ir gatavi nākt mums palīgā, veikt remontdarbus, protams, to var darīt. Jums ir finanses, ieguldīt, lai pietiktu un pabeigtu visus darbus, arī super, to var darīt. Bet ja jūs īsti nezināt, cik izmaksās remontdarbi un vai jums pietiks finanšu līdzekļu šo projektu pabeigt, tad būtu ļoti, ļoti jāpadomā, vai vispār kaut ko tādu uzsākt. Tā kā manas finanses bija ierobežotas, es neriskēju. Es gribēju iegādāties īpašumu par prognozējumu cenu. Jā, es zināju, startā jau, ka īpašumā būs jāmaina tie logi, būs durvis jāmaina, būs jāveic kosmētiskie remontdarbi, bet tie nebija tik lieli un būtiski ieguldījumi, kurus es nevarētu pavilkt. Un es arī zināju, ka, ja gadienā kas, šos te darbus var sadalīt uz vairākiem gadiem un nebūs nekāda problēma. Un kas manā gadījumā arī notika. Principā remonti, logi, durvis iznāca daudz dārgāk, nekā es biju plānojis, jo es domāju, ka visur tā kā Latvijā cenas, šeit gluži nav, ir rēķinot, viens loks maksā 1000 eiro, Latvijā viens loks maksā ap 150-200 eiro. Tā kā, tā, un labi vien bija, ka paņēma rezervi. Tas ir varbūt īsumā par 1 eiro mājām. Manas puses viss. Ja tēma ir aktuāla, rakstiet komentārus, sagatavošu varbūt nedaudz detalizētāku informāciju. Tas man tā kā sanāca, kā viena tante teica. Pats es neesmu piedalījies, cik es esmu internetā lasījis un skatījies YouTube'ā cilvēkus, kas to ir darījuši, pirkuši īpašumus, par to es arī pastāstu. Tā kā, paldies par skatījumiem, turaties, augstums drīz pāries, būs pavasaris un būs siltums. Pie mums siltums ir visu laiku, pie jums būs vasarā. Turaties! Veiksmīgu dienu! Paldies! Ātā!